Nu, jā, šo, man liekas, var darīt tikai, ja tu esi pilnīgs entuziasts. Pat nauda te nepalīdz. Publikai jau arī par to nav īsti jādomā, jāuztraucās. Viņiem jau tas darbs ir baudīt. Tu jau var neinteresējies gluži kā maizi, no cik ilgi cep maizi un tā tālāk. Nu, tu vienkārši aizēji apēd viņu. Jā. Sveiciens visiem mūsu klausītājiem un skatītājiem. Mans vārds nemainīgi ir Ralfs Kalniņš, un šī ir jau 3. epizode mūsu raidījumrakstam Lauznis ceļš kultūrā, kur ar dažādu kultūras jomu pārstāvjiem runājam par viņu ceļu šajā plašajā kultūras laukā. Un šajā epizodē mums viesos ir Oskars Timbars, gaismu un skatuves mākslinieks, radījis gaismu noformējumu dažādiem festivāliem, koncertiem, arī teātra izrādēm un gaismu instalācijām. Un šogad arī tu esi ieguvis pirmo Gammas balvu kā gada labākais gaismu mākslinieks. Režisors, jā. Jā. Tāds pareizais nosaukums - režisors. Jā. Sveiks, Oskar. Sveiks. Jā, sākot mūsu šo sarunu, es vēlos pajautāt, kas ir tad pēdējā lieta, ar ko tu esi nodarbojies, kur tu esi, tā teikt, varētu teikt, izlauzies, vai kas tev ir bijis tāds gandarījums, kaut kāds izaicinājums, ko tu esi pārvarējis pēdējā laikā? Darba ziņā vai dzīves ziņā? Vispār. Tā arī varbūt saistīts ar darbu vai vispār. Katru dienu īstenībā pārdzīvojam un piedzīvojam. Tā kā jāķer visu, katrs mirklīts. Tur nav jēgas, tur beig dalīt. Lielāks, mazāks. Ko dod, to ņem? Tieši tā. Interesanti. Mums bijuši dažādi viesi ar, varētu teikt, dažādiem skatījumiem arī šo jautājumu, kā to ņem, kas ir vispār laušanās, vai tas mūsdienās tā strādā, ka ir tā jālaužas tas savs ceļš. Mums bija interesants saruna ar rakstnieku Arno Junzi. Arī tas ļoti interesants rais pārdoms arī par šiem tematiem. Jā, lausties. Man liekas, ka nevajag lausties. Vienkārši iet plūst un darbojies. Pa to savējo, kur tev iebīdās, tur tu vienkārši tā... Jā, kur tā upīt plūst, tur viņi plūst. Jā, tu esi, kā jau minēju, gaismu režisors, arī skatu režisors. Un šis ir tas, kas paliek tā kā aizkadrā. Cilvēki, kur apmeklē pasākums, parasti tā kā neaizdomājas par to, kas notiek tā kā tehniskajā pusē, otrā pusē. Tāpēc tāds jautājums, kā radās tava vēlme tā kā darboties tieši šajā nozares pusē, kas ir aizskatuves, tā teikt? Wow, tas varētu būt tālu vēl. Tā kā arī ar saviem jauniešiem, draugiem vēl mācījos skolā, droši vien braukāju ar riteņiem. Aiziet pastāst kaut kādu koncertu ierakstu, un tur tie cilvēciņi, tur tie koncerti, un dziedāts nemāku. Bija jādara kaut kas cits, droši vien. Bet tas notikās plūstoši. Tas nebija tā, ka es izdomāju, ka tagad, ka es to darīšu. Tā tad bieži vien arī dzirdu, mēs paši esam divi no mums, kas ir šajā telpā, esam tehniskās producēšanas specializācijas studenti, un jā, tā kā dzirdam, bieži vien ir cilvēki, kuri tā kā jau agrākā vecumā tiek iepazīstināti ar visu to nozari, jo viņiem kāds pazīstams ir, jau tur darbojas, vai arī tad vienkārši kaut kā skatoties iespējas, arī līdzīgi interesējoties, tā kā nonāk, kāds bija tas tavējais, arī caur draugiem bija jau kāds, kas tur bija tuvāk, vai? Baigi globāli, bija pazīstami, bet tādi ļoti tuvi, nē. Es drīzāk teiktu, ka es atnācu vienkārši uz Rīgu, sāku mācīties pēc vidusskolas un vajadzēja kaut kur pastrādāt, drusciņi kaut kādu naudiņu nopelnīt. Un tā es nokļuvu Dēls teātrī, un tas tā arī sākās. Un pēc teātra aizgāju rokenrolā, jo sapratu, ka teātrs tā kā drusciņi ir pa lēnu priekš manis, un es aizgāju tādu šovbiznesu vairāk. Interesants, tā kā teātris sākumā, tāpēc, ka tur bija kaut kāda tāda iespēja, jā. Vienkārši bija tas, tur pamanīja to īstajā brīdī. Vai Dēls teātri vai operiet. Tā kā, man piedāvāja, tur es meklēju kaut kādu darbiņu. Un tad es izvēlējos pa labu Dēls teātrim, laikam varbūt tas bija tas plūdums, lauziens, kas man izlauza. Jā, interesanti. Un
Jā, es gribu arī pieskarties nedaudz tai Gammas balvai, jo šāda balva mums it kā pirmo reizi notiek. Kaut gan man šķiet, es redzēju, es neatminos tagad precīzi, kā sauc, bet tas nebija gadījumā pasākumu producentu asociācija, kas veido kaut kādu apbalvojumu arī par tā kā tehniskās puses. Bet tas bija tāda asociācija, man liekas, Latvijas pasākuma asociācija, lapa. Tur bija pāris gadus bija, bet viņi tur kaut kā Covid laikā viņi principā izbeidzās tas viss pasākums. Tur bija kaut kādas arī tādi diplomiņā. Tad, principā, šo mēs varam saukt, šis bija tāds pirmais tāda lielā balva, kas arī tā kā tiešām radīja priekš tiem arī tehniskajiem cilvēkiem, kas ir otrā pusē. Kā tu vispār redzi, vai tas bija kaut kas tāds, kas bija ļoti nepieciešams, ko cilvēki vēlējās, vai tas... Vienmēr jau kāds grib, ka viņi atzīst un uzsit uz plecu. Tas tā mēs esam radīti. Tas ir patīkami, protams, ka ir tāda, ka ne tikai tie, kas ir redzamā daļa uz skatuves, bet ir arī tā, kas to veido visu, ka viņiem pasaka paldies. Es domāju, ka tas ir ļoti labs mērķis, uz ko iet. Un ir vēl dažas lietas, droši vien, kuras tur jāpieslīpē un tā tālāk, jo ir daudz, tas aizskatu ir daudz lielāk, man liekas, nekā tikai tā skatuve redzamā daļa. Jā, tu arī pieminēji sākumā to Dailes teātri. Tu tur nonāci, teiksim tā, varētu teikt tādu varbūt sakritību rezultātā, bet es pieļauju, ka tu noteikti atceries, kas bija tavs pirmais projekts tur, kas bija tas pirmais darbs, ko tu tur darbojies, ar kādām emocijām tu atceries šo pieredzi. Tas bija tik sen. Ja man paprasīt, kas notika pirms gada, es tieši tikpat ilgi domātu, tas ir tāds normāls process, jo es dzīvoju šodienai, un tas, kas ir pagājis, tas ir tāds jau paliekošs atmiņās, bet tā, lai izvilkt ārā, ir drusku jāpiedomā. Bet sāk kaut kāds, protams, tāpatās sāk vadus vilkt un vispārējo, un tad es nezinu, es neatceros, kas tā bija izrāda. Man liekas, mazā zāle varētu būt, vai pat kameras zāle, bet es tiešām nezinu, varbūt tev ir jau kaut kas atrasts. Jā, tik daudz. Zinot, arī jau kaut kāds tehniskās puses cilvēks, bieži vien arī citreiz jautājot, vai vēlas piedalīties arī šādā projektā, kur tā kā jānāk vairāk publiski. Arī izsakās, ka varbūt labāk. Nav neizrāda tāda īpaša iniciatīva. Tāpēc vispār informācija par šiem cilvēkiem, kas vada to ballīti, ir tā pagrūtākā. Ja nav tādi ļoti lieli populāri, kuri jau paši sevi pārdod ar to, ka viņi ir tas un tas gaismu režisors vai skaņu. Jā, tā ir. Tāpēc es palieku labāk tur tajā aiz cilvēkiem. Jā. Jo uz pašu skatuves kā tāds es baigi ērti nejūtos. Varbūt arī šis ir, es atceros, skatoties informāciju vienā intervijā, tas bija Latvijas rādio, teica, ka tavu mīļākā krāsa ir melna. Jā, bija ulmaņa, jā. Tā kā varbūt tas ir kaut kā saistīts ar to, ka tu paliec ēnā arī, bet, melns jau nav krāsa. Tad ne, samiksējums. Ja nav gaismas, tad ir melns. Tā kā tas... Bet tur arī diskusijas, balts ir krāsa vai melna ir krāsa. Abās ir visas krāsas kopā, tikai atsevišķās jomās. Vispār, šis ir. Es ticu, ka, ja šo paskatītos kāds no mūsu pasniedzējiem, kurus es vārtā nesaukšu, mums varētu izvērsties interesants arī sarunas par visu šito tēmu. Bet, tālāk mēs jau tā kā nedaudz ieskicējam to, ko es vēlos tā kā tālāk parunāt. Ka mēs zinām, ka šajā nozarē tās zināšanas, kas ir nepieciešams, viņas ir tomēr lielākoties praktiskas un to ir iespējams lielākoties apgūt arī pašmācības ceļā praktiski darbojoties. Taču, vai tev ir kāda, varbūt ar šo nozaru saistīta izglītība, vai tu esi mācījies kaut ko citu? Nav.
tad, kad es sāku, tad principā Latvijā nekas tāds vispār nebija. Pēc tam parādījās koledžā, uz īsu brīdi bija tāds kā gaismu māksliniekiem tāds kurs, bet viņš beigās apvienojas laikam ar skaņotājiem, jo nebija tas pieprasījums un tā tālāk. Bet šajā jomā man nav tādas izglītības. Tas ir tikai tiešām praktiski darbojoties. Praktiski kaut kādi kursi, kas ir kaut kādi tādas lietas, bet kā akadēmiskā tādas skolas, tādas nē. Kā tu vērtē, vai tā izglītība arī, ko, piemēram, es un mani kolēģi varam iegūt, vai tas var palīdzēt vēl iedot kaut kādu tā saucamo boostu, vai tomēr bez tā arī varētu iztikt? Nē, es domāju, ka jebkura jauna pienākšana klāt ir tikai bonus. Ko tad mēs vecie vilki jau vairs, cik tad mēs ilgsim? Mūžs jau ilgs mūsdienās. Jā. Bet šovu biznesa paņem gan jau to savu garo ziņu tādu kārtīgi nost. Bišķi ir ko ņemties, jā. Skrējiens, pamatīgs, naktis, tās garās negulētas, naktis, jo pāris dienas no vietas, tas jau tāds ierasts. 24, tas ir tāds regulārs režīms. Katrā ziņā noteikti ne katram pa spēkam. Jā, šo, man liekas, var darīt tikai, ja tu esi pilnīgs entuziasts. Pat nauda te nepalīdz. Tev vienkārši vai tev patīk vai nepatīk. Jā, tas ir interesanti arī runājot ar citiem kolēģiem, draugiem, kas arī mācās un strādā arī pie dažādām kompānijām. Tas, jā, citreiz tur tas rītums aiziet, tur tāds, ka mums tur 3 dienas pēc kārtas, cik braukt turp šurp, pagulēt mašīnā. Jā. Varētu būt tiešām ļoti gan mentāli, gan fiziski tāds. Un ja vēl tev ir pasākumā jāstrādā. Protams, vēl jā. Tā kā atpūta ir arī svarīga. Noteikti. Darba dienās atpūties un brīvdienās strādāt. Šobrīd pat laika darba dienās jau tiek plānoti pasākumi uz priekšu un tiek zīmēti, rasēti un maketēti jau vispārējais jau. Tātad tu piedalies, noteikti piedalies tajā procesā, kur tiek rasēts un maketēts, bet tu pats to Es to daru pats. Tu arī pats jā. Nodarbojies ar to. Tas ir interesanti un tas viss ir pašmācībā. Tā kā... Jā. 90% pašmācība, jā. Tas ir, man liekas, dara aizdomāties, jā, jo mūsdienās tas, kā mēs varam iemācīties lietas, citreiz šķiet, ka tiek tās skolas rādītas, mazliet tā kā tādas dievu iestādes, kur viss notiek, viss būs, bet tomēr, jā, tās praktiskās lietas bieži vien daudz kur. Gribēšana galvenais ir. Ja grib, tad var. Protams. Tas, jā. Mums vajadzētu gan jau arī pieskarties tādām varbūt ne tik labām lietām, jo mēs zinām, ka katram mums karjerā ir kaut kāds augšs, ka mums iet riktīgi labi, ir tur pasākumi pēc pasākuma, ir labas atsauksmes. Bet ir jau arī brīži, kad mēs krītam lejā, kad mums ir kaut kāds nepatikšanas, varbūt gluži nē, bet kad kaut kā neliekās tā puzle kopā un šķiet, ka kur tad vairs, vai tev ir bijis tāds brīdis, ka liekas, ka cik tad ilgi šitā var, vai jāmet nost varbūt? Baigi, man liekas, nē, nav tā, ka mēs nost galīgi, nē, tur paņem nedēļu brīvi, atpūties, izbriedini galvu, aizbrauc atvaļinājumā, nezinu, uz kalniem kaut kur un pēc tam mauc tālāk atkal. Interesanti, jo arī dzirdot dažādi, mēs esam cilvēki jau katrs dažādi. Tas arī, vienam palīdz tur, viens aizbrauc tur nedēļu atvaļinājumā, cits mēdz ierakties tā kā vēl iekšā, bet tas jau kaut kāds saks ir pēc tam. Jā, izdeg cilvēki, protams. Jāmāk sabalansēt, tas ir drusciņi arī. Jā, jo šitais ir tāds uguns ceļš vienkārši tu ej. Te ir jārok tikai lāpst rokā un roka. Neguļot, maz ēdot, jo nav kad bieži vien visādi interesanti stāsti dzirdēti, kas
nav jau interesanti, jo tā jau kļūst par ikdienu vienā tādā brīdī. Kad tu saproti, ka savādāk jau tie īsti nav. ka tā tas arī laikam ir. Tā kā tu esi bijis tajā pašmācības ceļā, gājis jau un darbojies praktiski vietās, kur jau ir, protams, bijis kāds cilvēks, kas var palīdzēt, pamācīt. Varbūt ir kāds, ko tu vari saukt par savu mentoru, kurš tev ir palīdzējis kaut kā, un kā tas tevi ietekmē. Vai tu uzskati, ka ir nepieciešams tāds vai grupiņa ar nozares profesionāļiem, ko tu pazīsti, vai kāds mentors, kā tas ietekmē? Noteikti, ka ir tāds. Man bija tāds Andrejs Dubkovs, kas ir viens no Latvijas tādiem pirmajiem augstas raudas gaismotājiem. Un tad viņš bija man paņēmis vienu brīdi paspārnē, un tad mēs tur kopā ņēmāmies, darbojāmies. Tā kā milzīgs paldies viņam, ko viņš visur man devis. Un galvenais ir mācīt paņemt to, ko tev dod. Jā, tas ir arī interesanti. Šķiet, bieži vien mēs arī pat mēdzam varbūt neaizdomāties, ka mēs esam ar kādu cilvēku, kuram ir jau tā pieredze, kurš mēģina sniegt to padomu vai parādīt, ievirzīt tajā ceļā. Jā, tas pēc tam varbūt kaut kādā brīdī saslēdzās. Tikai vēlāk tu saproti, ka tas cilvēks, viņš tur bija, viņš tieši palīdzēja, kaut vai personīgi negribējās to darīt. Bet jā, es arī pats savā dzīvē pamanu, mēs vēl ar kolēģiem runājām tieši, kad ir jāsaprot, ka kaut kādā brīdī mums arī atsaušos uz iepriekšējo epizodi. Mums ar Arno Jūns bija. Viņš tieši arī līdzīgi minēja, ka nav ko laust tās durvis, kur viņas nevar atlaust. Varbūt blakus ir durvis, kuras jau sen gaida, ka tu vienkārši izies cauri, un tad tu būsi tur, kur tu sarežģītāks patiesībā ir nekā tās, ko tu gribi atlaust beigās, bet viņas ir atvērts. Tā kā tas ir ļoti, ļoti interesanti, kā arī citi cilvēki ietekmē to ceļu, kur tu vari pats aiziet. Jā, noteikti citiem cilvēkiem ir ļoti liela ietekme arī uz to, ko tu dari un kāds tu izveidojies. Vismaz līdz kaut kādam zināmam brīdim. Jā, parunāsim arī varbūt nedaudz par tādu māksliniecisko pusi. Sāki tu darboties teātrī, pēc tam jau aizgāja show biznesu. Varbūt tev ir kāds šovs, pasākums, kur tu atceries ar ļoti lielu gandarījumu par to, ko tu paveici, ka tev un komandai izdevās kaut kas grandios. Vēl joprojām atkārtošos, tā ir viennozīmīgi Dabas koncerta zāle. Tas bija fenomenāli koncerti vasaras vidū, un tie bija kaut kas tāds nebijis Latvijā, un to mēs tur rakām un ņēmāmies. Tie bija forši. Tas bija tāds tā kā... Cik ilgi jums tas aizņēma? Apmēram. Kādā ziņā viņi gāja vairākus gadus. Viņi bija vairākus gadus, un katru gadu bija cits tur kaut kāds tas... Tur bija viss sasaistīts kopā ar mūziku, ar zinātni, ar visādiem zinātniekiem. Pilnībā tāds. Un viss tas notikās dabā, un tad mēs meklējām specifiskas vietas, kur tieši ir tas, pieņemsim, kukainīts, kur viņš dzīvo, un tad kukainītim pa godu taisījām koncerts. Jā, interesanti. Nekas, kopš tā projekta nekas cits tāds veids jau nav bijis. Nē. Bet tagad jau vairs neviens tādu netaisīs, jo tas jau ir noticis. Varbūt renomēs, varbūt nerenomēs, bet es domāju, ka to globāli nevar uztaisīt neviens cits, tikai baigie entuziasti. Jo tas jau ir tāds, viss pa lielam runājot ar tur viss atkarīgs no tās komandas, kas tev tajā komandā ir. Kas pa cilvēkiem ir savākušies tajā īstajā brīdī un laikā. Varbūt pēc 10 gadiem būs atkal jauna grupiņa, kas to dara. ar citiem kukaiņiem. Savādākā formātā, varbūt, nezinu, kaut kur Raks alās taisīs Latvijā, tad tas ir. Mums ir idejas, mums nepieciešams pierakstīt šitos kaut kur.
Bet tā kā šitais mums ir ierakstā, tad jau es domāju, Varēs attīt atpakaļ. Varēsim, cerams, patīt atpakaļ un šito kaut kad dzīvē varbūt novest līdz galam. Yes. Tas būtu interesanti uztaisīt pasākumu alā. Tikai tās alas mums nav tādas. Mums nav, jābrauc ir kaut kur ārzemēs, bet varētu jau arī izrakt. Nu, Vienmēr kaut kāds papildus tāds, ne tikai no pasākumu tādas nodrošināšanas puses, bet arī pievienotai vērtībai jābūt ir. No tikai alai tādai vienkāršai pievienoto vērtību, pēc tam man šķiet atrast būtu grūti, ko mēs tur glabātu. Varbūt tur kaut ko izrok ārā. Jā, nevar zināt. Sev papildus apgrūtinājumu, vēl jādomā par arheoloģiju, vēl tur tādu papīru jāskart un šī tādu papīru, un tā jau tas viss aiziet, un tas ritenis iegriežās, un tad tieši tā. Vai nu tu piekūst un izlido ārā, vai nu tu noskrien un tiec līdz beigām. Jā, nevienmēr tas sprints ir labākais. Labāk ir maratons tomēr. Par to es varu ļoti piekrist, jo principā tas, kā tapa šis mūsu pasākums, bija diezgan liels sprints, un es, tā kā man komanda ir pēc iespējas bija tāda mazāka, un es arī sanācu izjust to, ka sprintā es šitā vairs īsti negribētu, bet, jāapzinās jau tāpat, ka tie sprinti jau ir ik pa laikam. Protams. Bez tā jau mēs jau šajā, tagad jau mēs nevaram teikt aiz kadrā, bet mēs esam iekšā kadrā, bet, bez tā mēs iztikt nevaram. Jo mums tas sprints kaut kā vienmēr nāk līdzi. Šis tāds ļoti interesants moments, kad nav pat ko teikt. Es nezinu. Būsim reāli. Man šķiet, ka šo nevajag griezt ārā, jo tas ir interesanti. Jā, tiešām vadot, es jau varu pat atklāties, ka mēs ierakstām šodien jau 3. epizodu. Un, mēs runājam sarunas ar interesantiem cilvēkiem, kuriem ir tās domas un idejas. Un tad vienmēr sanāk vēl kaut kāda pārdoma, vēl kaut kas, ko tu pieliec klāt, un tad tas viss tā uzkrājās. Un pēc šī, es domāju, mēs arī šovakar tie, kas te esam, mēs varēsim sēdēt, runāt, katrs pārdomāt, arī papļāpāt savā starpā. Bet tas ir tiešām interesanti, kā veidojot arī šādu projektu jau arī mums, kas mēs veidojam, gan cerams, ka arī tiem, kas šito visu redzēs un dzirdēs, arī varēs savilkt tās paralēlas kaut kādas un aizdomāties par tām lietām, par ko mēs tur runājam, gan par to, kāda ir dzīve uz skatuves, kāda ir dzīve būt rakstniekam, kāda ir dzīve būt aiz skatuves, par sprintiem, par maratoniem. Tas viss tā šķietami ļoti kaut kā tomēr sajiet kopā. Šķiet, tagad jau esam parunājuši ar cilvēku, kas pārstāv klasisko mūziku, rakstniecību, un tagad gaismu režisors, kas ir aiz skatuves cilvēks. Izklausās ļoti atšķirīgi, bet tās atziņas kaut kādas beigās par to darbu un kas vispār ir tā kultūra, kāpēc to vajag. Tas beigās viss tā saliekās kopā un ir ļoti interesanti dzirdēt. Īstenībā, ja tā kā rakstnieks varētu būt ļoti līdzīgi arī tāds. Man vismaz tā liekas, ka viņš arī nav tā redzamā daļa, bet viņa grāmatas ir redzams, tāpat tās maz darbs ir redzams. Pats es neesmu redzams, bet tas, ko dara, tas ir redzams. Jā, arī no tāda skatu punkta, tas pat savā ziņā tiešām līdzīgi, jo redz to produktu, rada to sajūtu, un tad liek padomāt, aizdomāties par kaut ko. Tā kā šis ir ļoti interesanti, kā mēs no tādām sarunām par tādām tehniskākām lietām aizplūdām jau tādā nelielā filozofiskā ceļojumā, kas man šķiet pat diezgan labi varbūt iedarās šeit, jo tas tiešām ir arī kaut kas tāds, par ko ik pa laikam nepieciešams parunāt, ka tās pārdomas jau notiek un ka
tiešām klausoties dažādus cilvēkus, mēs varam iegūt to un uztaisīt paši sev to lielāko bildi, teiksim tā, kas arī var pēc tam palīdzēt saprast, kur tad iebīdīties, ko darīt, ko nedarīt, kur paiet malā. Kur apstāties, kur palikties. Jā. Kur palūgt palīdzību. Jā. Kur varbūt tieši iet vienam pašam. Tā kā šīs ļoti dziļdomīgi kļūst. Tu pat nepierasti dziļdomīgi. Bet jā, šobrīd es tiešām pat jūtu tādu nelielu pārslodzes smadzenēs. Tas cietais disks ir pilns, tur rasējumiem vairāk vietas nav. Gaismu šovam tur arī jau vairs nav vietas. Tā kā tas... Tad jāapguļās zālītē un jāpavēro sauli vienkārši. Šajā, neviens jau kamerā neredz, bet šodien patiešām spīd saulīt un ir diezgan patīkams laiks. Tā kā tā izklausās pēc pat ļoti, ļoti labas idejas, ko es domāju, mēs vēl varētu, kamēr saule spīd, mēs vēl varētu pat paspēt paveikt šodien. Bet tiešām interesanti, kā visa tehniskā pasaule sajiet kopā, rada un palīdz būt arī visam pārējiem, jo par to jau mēs tā nepadomājam. Kāpēc, piemēram, mēs sēžam? Mēs saprotam, kas te ir noticis, kāpēc mēs te varam sēdēt un runāt, jau dziļdomīgi, bet iespējams, ka mums ir klausītāji vai arī skatītāji, kas redz šo, un varbūt tieši tāpēc viņi aizdomāsies par šīm tēmām, kā tas viss notiek dzīvē. Jā, tas par to, kas notiek pēc tam, ir dzirdēts stāsts, iepazīsties ar jaunu cilvēku, un pēc kādā papļāpā, tad uzzina, ko es daru, un satiec pēc kāda pusgada, un viņš saka, es biju tādā koncertā, un tur tās gaismas, tā skaņa, jo pirms tam viņš nebija vispār pievērsis tam uzmanību. Vispār viņš aiziet. Koncerts liekas kā koncerts. Grupa spēlē. Tikpat labi izslēdz gaisu un tad pamēģina, lai viņi nospēlē. Kādas tev būs emocijas? Būs, protams. Ja tumšā, tas ir sapaņa variants atkal, kad tu sēdi tumšā zālē un baudi kaut kādu mākslu, mūziku. Bet, ja tu māki saprast to, ka tur tiek kaut kas paspilgtināts tās muzikālās emocijas, tad jau ir atkal cits stāsts. Jā, tas arī ļoti interesanti, ka bieži vien runājot ar cilvēkiem, pasaka, darbojas ar tām tehniskajām lietām vai skaņa vai gaismu, tad it kā jau viss saprot, par ko tu runā, jo tas it kā loģiski, ka tas viss tur ir. Jo, tu vienkārši ieeji. Jā, mēs esam pieredzinājuši vienkārši to publiku. Jo neviens jau nezina to, ka tas tiek būvēts tur nedēļām un mēnešiem uz pāris stundām tikai. Pēc tam tas atkal tiek rākts nost. Jā, tas ir tas, pie kā man šeit ļoti daudz neaizdomājas. Ka tur man patīk piemērs. Es jau nezinu, vai drīkst publiski tā teikt, bet mums vienā lekciju kursā piemērs vienmēr vienkārši ar interbusuļu koncertiem, par to, kā vienkārši veidojās pasākumi. Piemēram, būtu interbusuļu koncerts, uz tur stundu ar pusi, 2 stundas, un tas viss plānojās, atkarībā, protams, no vietām, un viss tā, reāli gadu, mēnešiem noteikti. Jā, plānošana tieši tā. Plānošana notiek. Tas ir reāli tāds darbs, kas ir vienkārši paliek. Pilna laika darbdiena. Vienkārši tādā aizmirstībā no publikas puses. Publikai jau arī par to nav īsti jādomā, jāuztraucās. Viņiem jau tas darbs ir baudīt. Tu jau var neinteresējies gluži kā maizi, no cik ilgi cep maizi un tā tālāk. Tu vienkārši aizēji apēd viņu. Jā, bet citreiz paliek arī interesanti. Jā, protams. Tas ir kaut kā tie brīži arī, kad arī ir interesanti, cik ilgi tāds aptomājas. Protams. Tas ir. Jebkur tu varētu atrast kaut ko interesanti, ja tev tas interesē. Jā, tās zināšanas jau beigās kaut kā
citā brīdī tu jūti, ka tev kāds piedāvā kaut kādas zināšanas par kaut ko, tad domā, it kā nevajag, bet pēc tam tu padomā, pēc kaut kāda laika tu saproti, ka varbūt tomēr vajadzējuši. Tas izklausās šobrīd tā, interesanti. Aktuāli. Jā, tas kaut kā arī tas, ka tās intereses tev mūsdienās tik ļoti ātri mainās. Vispār, kā tu spēji pielāgoties arī tajos pasākumos, kur tu strādā, tam, kas it kā varbūt ir populārāks, kas varbūt iet ārā no modes, vai tev ir savs redzējums, un tu taisi apmēram, kā tu zini, kad... Nē, viss jau tiek darīts kopā ar jebkurā gadījumā mākslinieku, ar grupu, nezinu, vienalga dziedātāju vai kas. Viņš jau ir tas galvenais pasūtītājs. Un viņš jau nāk ar kaut kādu savu vīziju, redzējumu, un tad es tālāk pieslēdzos un to risinu tālāk, kā tas viss sanāk kopā. Ir labāki piemēri, kā sadarbojās, ir sliktāki piemēri, bet ar to ir jātiek galā. Tie izaicinājumi mazie. Piemēram, nesaucot nevienas vārdos, bet kas ir tas, kas notiek, ja ir tāda slikta sadarbība? Vienkārši ir ilgāk sapulcs, vai tiešām tā, ka neviens neiet uz kaut kādu kompromisu? Vai, nē. Nav tik traki. Nav tā, ka pēc tam nerunā, nav vairāk. Nē, tā nav tik traki, nav. Jo mums arī bija... Vienkārši ir, kas tev kaut kā grūtāk nāk ārā pašam, jo, ja nav tā foršā tāda sadarbība, varbūt līdz galam, tāda, kur tu saķeries kopā, tā kā zobratiņi. Ja zobratiņi saslēdzās kopā, tad ir daudz vieglāk un ātrāk tas viss notiekās, bet ja tur kaut kas viens zobratiņš, tad drusciņi tā, kā iekliko kaut kas. Jā, mēs runājām arī ar klasisko mūziķu pianistu Agnes Egliņu, un mēs tieši nonācām pie tā, ka ik pa brīdim jau vajag tos vismaz 2 pirkstus pie zemes, lai neaizlidotu galīgi tajā kosmosā. Zinot arī to, ka bieži vien tie mākslinieki mēdz lidot kosmosā, kā tad ir tas, ka tu kā tehniskais cilvēks, kurš saprot aptuveni jau, kā to varētu uzlikt, parādīt dzīvē, citreiz tev nākas viņus pievilkt bišķiņi atpakaļ pie zemes tos māksliniekus, lai paveiktu to. Protams, drusciņi sanāk. Jo ir lietas, ka, visu var izdarīt, tikai visu, viss ir atkarīgs no tā skanošā. Un, ja skanošais nav tik daudz, tad visticamāk, kad arī drusciņi sanāk pievilkties pie zemes. Tātad, principā, uz Latviju skatoties, mums ir tā limitācija, kāpēc mēs tur netaisam varbūt Taylor Swifts līmeni, tur tūru šovs, labi, tas jau ir jau pavisam cits, bet, principā mēs Latvijā varētu taisīt vēl augstāk līmeņa pasākums jau ar to, kas mums ir, tikai vienkārši savācot vairāk finansējumu priekš tā. Viennozīmīgi. Jo, man liekas, lielākā problēma ir cilvēku daudzums Latvijā pret koncertu daudzumu Latvijā. Un tā pirktspēja tiem apmeklētājiem jau nav tā mega lielā, un līdz ar to, ja tas nenāk, ja nav tas pircējs, kas grib nopirkt to produktu, tad arī nav beigās tie koncerti tādi, kādas varbūt vēlētos līdz galam. Tā kā, kur lidot vēl ir. Jā, tikai to degvielu vajag piešļākt klāt drusku. Jā, runājām iepriekš arī par grāmatām. Jā, runājām arī par to, ka tas tirgus ir tik liels, cik viņš ir. Vai skatoties tā, maska varētu jau būt, runāja par grāmatām, prakstniecību, teica jau, ka varētu būt viņi kaut vai tur daudzreiz vairāk tie rakstnieki, lai tā konkurence kaut kāda parādās, bet šeit jau atkal mēs nonākam pie tā, bet to kumos viņi mēģinās sadalīt visiem. Jā, vēl mēs atkal citā grāvītī iebrauksim, tā kā te mums tāds
būtu balansēšanas uzdevums. Jā, tur ir jāmāk tas kaut kā atrast tas vidusceļš, bet kamēr nebūs tie pircēji, tikmēr es domāju, ka tā arī būs. Un vai tev šo gadu laikā, kamēr tu darbojies šajā nozarē, ir kaut kādas tādas spēcīgas atziņas radušās, vai kas ir tas, ko tu citreiz padomā, kas tev palīdz tā kā turpināt iet uz priekšu un darboties? Rast mieru, bez stresa. Jo trakākais ir, kad tu sāc stresot vai kāds tev tur, lieki uztrauc un tur, skrien pakaļ un lamā tevi. Kāda jēga mēs darām vienu darbiņu? Var padusmoties kaut ko tur, ja tu kaut ko galīgi, es tur, neesi izdarījis laikā vai kaut ko tādu, bet lai tur taisītu tādu skandālu, kad vienkārši ar mieru, vēsu prātu ejam, darām un rokam tālāk. Jā, to arī es pamanu, tā kā mēģinot darboties gan šajā projektā, gan vispār tas, ka to mieru noturēt citreiz ir tā ļoti sarežģīti, un tu jau velcies tām emocijām pakaļ, un grūti noturēties. Jā, jo bieži vien kaut kas nav atkarīgs tikai no tevis, un tad ir drusku uzvelk, protams, bet ja ievēlpo 3 reizes un viss kārtībā ar smaidu uz lūpām. Un, tuvojoties pašam noslēgumam, kas ir tavs nākamais projekts, pie kā tu strādā un kur tu vēlies tā kā izlausties, parādīt ko jaunu? Par nākotni vajag nevar runāt īstenībā, ja godīgi. Skaļi nevar teikt. Skaļi nevar teikt, ka tā, ka notiksies, tad notiksies. Bet kaut kas notiekās, kaut kas tiek tapināts un būs šogad vēl būs visādi brīnumi. Ja drīkst zināt, tas kaut kāds tips, tā kā pasākums, kaut kāds lielais koncerts kādam māksliniekam vai kāds cits pasākums? Jā, publiskie pasākumi. Tā, ar vērienu, teiksim tā. Jā. Jā. Savādāk jau mūsdienās nevar. Bez vērienu tad jau neviens īsti nenāk. Tur redz arī tas sākās tā problēma. Tu vari taisīt, cik vērieni gribi, bet varbūt cilvēkiem tas neinteresē vispār. Un tad mākslīgi viņu uzveidot arī nav māksla. Jā, jāatrod tas balans. Tas vidusceļš tāds, jā. Starp to, ko var un ko vajag šajā reizē, un to, kas varbūt nav vajadzīgs. Pareizi jau ir pamest kādu konfektīti, lai piesaistītu tur cukurgabaliņu tiem skaptītājiem, un tas jau, protams, tas viss ir vajadzīgs. Tiešām pēc visu šīs tās pārdomas ir tā, ka sēdēt un neizdomāt man šķiet jau vairs. Bet noslēgumā es vēlos, protams, pateikties tev, Oskar, ka tu piekriti atnākt pie mums uz sarunu un devi mums tādu ieskatu par to, ko tu dari. Šajā epizodē arī nedaudz tāds filozofisks tēmas vairāk tāds filozofiskais pasākums mums. Bet es domāju, ka tas arī nemazāk svarīgi. Protams, tas ir ļoti svarīgi. Tāds jau ir mūsu mērķis, raisīt pārdomas un dzirdēt dažādu cilvēku viedokļus. Jā, nebūs jau interesanti, ja sākšu stāstīt tur pa skrūvītēm vai vadiņiem. Kāpēc? Jā, tieši tā. Tas nevienam neinteresē, diemžēl. To var atrast YouTube, tie, kam interesē. Yep. Un es arī visu mūsu komandas vārdā vēlos pateikties Latvijas Kultūras akadēmijai un Nacionālajai filmu skolai, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžai un arī mūsu atbalstītājiem kompānijai Magic Nebula. Tiekamies nākamajās epizodēs.